So, laba diena visiem! Čau, Nil, kas jauns? Kā nedēļa? Un man liekas, visvairāk aizķēra tas, ka izskatās briest pamieris vienā no kariem lielajiem, no kuriem mēs arī esam sekojuši līdzi tuvajos austrumos. Tāds kā bija milzīga pompa, pieteicis, ka tūlīt būs pamieris starp Izraēlu un Hamas. Izskatās tā, nu, tā šaubīgi. Nevar zināt, vai tur kaut kas būs, bet nu, tam likās tā kā ļoti, ļoti svarīga lieta, jo viņus to gāja tā kā ārkārtīgi ilgi, un tas ir vienkārši briesmīgi, kādas ir tās sekas. Nu, tā būtu it kā laba ziņa. Protams, ka tas saistās ar to, ka Trumps tuvojās savam jaunajam amatam. Un, starp citu, šī ir pēdējā reize, kad mēs runājam, ka Trumps vēl nav prezidents. Nākamreiz viņš jau būs. Bijis sanāk pirmdien. Jā, pirmdienā. Jā, tā kā, nu, tādas lielas lietas pasaules kontekstā, man liekas, Ja notiek. viņš, ja viņš darīs apmēram kaut vai pusi no tā, ko viņš ir solījis, tad starp pirmdienu un mūsu nākamo sarunu pasaule būs pilnībā mainījusies. Un nākamā nedēļa jau mēs dzīvosim kaut kādā pilnīgi citā ērā. Tā. Un būs, protams, ārkārtīgi interesanti vērot, kas tad patiesībā notiek un ko viņš darīs. Un tā. Par tiem tuviem austrumiem es nebūtu tik optimistisks. Tur ik pa brīdim viņi it kā ir tuvu pamieram, un starp citu tas nav, manuprāt, īsti saistīts. Nu, varbūt tas ir saistīts ar Trumpu, jo Trumpa tie ārkārtīgi karavīgie paziņojumi, ka tur, nezinu, ka būs ēles zemes virsū, ja viņi līdz inaugurācijai neatbrīvos tos ķīlniekus un tā, bet patiesībā tas ir Baidena administrācijas šis darbs viss pagaidām. Tā kā, bet lai vai kā, es neesmu tur optimistisks, ka tur būs tas deals. Tur viss ir, tur jau viss vēl aizvien tā ir sarežģīti. Un tā, nu jā, nu Man labi, liekas, kas smeldzīgi Latvijā? par Nu, to. Tā ir taisnība, ka tas ir Baidena deals tādā ziņā, ka tas pamiera līgums, tas projekts, viņš ir identisks tam, kas bija sākumā, respektīvi pirms 8 mēnešiem. Uh, Es domāju, ka tas ir Trumpa ietekmē tādā ziņā, ka 8 mēnešus tomēr nekas nenotika. Nu, Netanjahu nepiekrita tam, un viņam nebija intereses par to. Un, protams, tur domājot par savām bažām, ka kritīs viņa valdība un vispārējais. Bet man liekas, ārkārtīgi smeldzīgi 8 mēneši, cik cilvēki ir aizgājuši bojā, cik mājas ir iznīcinātas, cik dzīves ir sagrautas. Un, It kā tajā piedāvājumā nekas nav mainījies. Tagad tas pats papīrs. Nu, tagad kaut kas notika, Trumps uzspieda, tagad viņi tomēr vēl vienreiz to izskata. Man tas liekas, ka tas ir ārkārtīgi skarbs tomēr. Nu, tad, priekš kam tie 8 mēneši bija vajadzīgi? Kāpēc tik bezjēdzīgas ciešanas, ja tāpat tās atgriezies pie tā sākuma punkta? Mm. Bet jā, tā laikam ir pasaules kaut kāda. Iespējams, ka mēs par šiem jautājumiem domāsim arī Ukraiņas kontekstā kaut kad diezgan tuvā laikā, ja būs tā, kā tu saki, un ja Trumps pildīs kaut kādas tās lietas, kuras viņš ir apņēmis pildīt. Ukraiņas sakarā, starp citu, viena lieta ir iezīmējusies pilnīgi skaidri, jo maz kas ir skaidrs, viss te ir tik ārkārtīgi neskaidrs ar to Trumpu, bet viena lieta ir skaidra, ka amerikāņi Trumpa administrācija pieprasa, lai Ukraiņi viens no skaidriem ultimāta elementiem ir, lai Ukraiņi samazina mobilizācijas vecumu no 25, kā ir tagad, uz 18. Protams, Zeļenskis un Ukrainas sabiedrība, tā ir milzīga problēma. Ja? Jo, teiksim, iesaukt 18-gadīgus sūtīt uz fronti, teiksim, tas ir smags lēmums. Ja? Teiksim, mēs visi to varam iedomāties. Teiksim, tev ir, nezinu, pusauģi dēli, ja tur 18, 19, kaut kas tāds. Viņi vēl dzīvē, kā saka, ko redzējuši, neko nav redzējuši. Un nav vēl īsti dzīvojuši un tā tālāk. Un, protams, sūtīt šos cilvēkus karā, tas, protams, ir ārkārtīgi smags lēmums. Zaļenskis to lēmumu nepieņēma un nezinu, kā tas beigsies, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir tajā paketē. To ir atkārtojuši visi. Tas ir vienīgais tāds vēstījums, ko ir atkārtojuši visi jaunās administrācijas, teiksim, atbildīgās personas. Ir saprotams, ka tas ir tāds, pēc tam viņš ir loģisks. Tā prasība ir loģiska, jo Ukrainai trūkst dzīvā spēka frontē. Tā tieši ir problēma un vajag vairāk karavīru.
Un nav citu variantu. Ir jāpazemina mobilizācijas vecums. Tā prasība ir loģiska. Un vienlaicīgi tā ir ārkārtīgi smaga prasība, politiski ārkārtīgi smaga prasība Ukrainai. Ja? Tā kā, ja mēs runājam par traģēdijām, cilvēciskajām un par kara šausmām, tad nu, šis ir viena no lietām, ko teiksim, Ukraina, nu, kas Ukrainā ir ārkārtīgi aktuāli tagad. Ja? Vēl man šķiet, ārpus tas, jā, loģiski, nu tādā arī ļoti skarbā kara kontekstā loģiski. Tas šķiet, bet reizēm man vienmēr liekas, ka ir svarīgi paturēt prātā, ka, ja šis lēmums tiktu pieņemts, ka šobrīd lielākā daļa elites bērnu jau sen ir ārpus Ukrainas. Un reāli šādi lēmumi vienmēr attiecās uz tiem, kuriem nav iespējas izbraukt, uz nabadzīgajiem, uz tā jau tiem, kuriem slikti iet, uz tiem, kuriem droši vien tēvs jau ir nomiris karā, un viņiem nav kas par viņiem parūpējās vairāk. Tajā ir dubults vai pat trīskāršs skarbums un smeldze, kas nav man šķiet mums pat tā uztveram šajā brīdī. Protams, un nu, teiksim, tur nevar aizmirst to, ka nu, kā saka, es esmu nu, 1000% Ukraiņas atbalstītājs šajā karā un tā tālāk no pirmās dienas, bet vienlaicīgi tas, ka Ukraina ir korumpētākā valsts, vispār kādu var iedomāties, tas diemžēl arī tā ir. Ja? Tā korupcijas problēma ir vienkārši ārprātīga. Vienkārši jebkuras robežas kauna un jebkuras robežas pārkāpjoša korupcija. Un, protams, ka viņi skar visus šos, kā tu pareizi saki, visus mobilizācijas procesus un tā tālāk. Protams, ka bagātie nekaro. Un, protams, ka tā ir problēma. Politiķi bērni nekaro un viss kaut kas šis te. Ja. Protams, ka tā ir iekšējā arī problēma, kas grauj to morālo visu noskaņojumu un tā tālāk. Un skaidrs kopējais nogurums no kara. Viņš ir milzīgs, un tās problēmas ir lielas un objektīvas. Diemžēl tas ir tas, uz ko Putins šobrīd izmanto. Kāpēc Putins šobrīd jūtas tik pašpārliecināts un tik labi? Ir tas, ka teiksim, uz Krievijas milzīgo mobilizācijas resursu fona izskatās, ka viņi un Krievi sūta 18-gadīgus uz fronti. Lai arī jaunies vecumos nē, vēl aizvien pēc likuma, bet jā, tā ir milzīga problēma. Un šīs visas problēmas, teiksim, viņas tiks aktualizētas. Trumps viņas nešaubīgi aktualizēs, un Trumps viņas pieprasīs risināt un tā tālāk. Abās pusēs noteikti aktualizēs. Es domāju, arī Krievijas puse nekavēsies izmantot tādu argumentu un iedomājieties, kādu video un kādas bildes pārpludinās sociālos tīklus, kur raudošas mātes ķersies klāt saviem pusauģu dēliem, neļaujot viņus. Ja, tā kā mēs varam iztēloties, tas būs ārkārtīgi skarbi, jebkurā gadījumā, par to tiešām žēl. Jā, tā ir. Jā. Kas tev Latvijā pievērs uzmanību Latvijas pagājušajā nedēļā? Liekas, ka Delfi ir labi iestartējuši ar savu interviju projektu, jo arī viņa nākamā, mēs pagājušajā reizē veltījām daudz laika runājot par vienu no viņa intervijām ar Agnēsu Irbi. Arī šoreiz šajā nedēļā bija relatīvi interesanta intervija ar bijušo premjeru Kariņu. Relatīvi interesanti, ne tik interesanti kā ar Irbi, es teiktu, bet interesanti citā veidā. Divas man būtu piezīmes par šo. Viens, kas varbūt tā nedaudz ironiski, komiski. Restīvi, Kariņš pauda, ka viņš ir ticis mobbingots. Ka tas viss tā drāma ap viņa noņemšanu ir saistīta ar to, ka viņš ir mobbinga upuris. Kāpēc tas tādā melnā humora nozīmē ir nedaudz ironiski? Mēs kā zinām, Latvija ir augstākajā vietā mobbinga rādītājos, un tagad arī premjeras, kurš ir
ar milzīgiem resursiem, ar milzīgu varu apveltīts, pieaudzis cilvēks, nu, ar visiem iespējamiem atbalstiem. Mm. Viņš arī, Lielākās partijas vadītājs. Jā, jā, nu, viņš arī nestāja stāties pretim no šim, tad jūtās kā mobbinga upuris. Un, nu, kaut kas par to tāds savāds. Bet tā nopietnāk runājot, man šķiet gan no publiskās komunikācijas, gan no personības, psiholoģijas struktūras viedokļa ļoti interesanta lieta. Tad kā Kariņš izmantoja šo iespēju? Un es teiktu, ka tā ir iespēja. Jo, protams, ka viņš ir piedzīvojis šo milzīgo augšupeju, viņš kļuva par premjeru ļoti svarīgā laikā, tur pandēmijas laikā, ar milzīgām izredzēm, pasaules līmenī viņš tika ievērots. Nu, un tad pēkšņi sekoja tas ārkārtīgs kritums. Nu, tā drāma milzīga norisinājās uz mūsu visu acu priekšā. Un viņš ir kā krita no saviem augstumiem, ļoti ātri krita un sasniedz tādus diezgan zemus. Teiksim, tā no tā, ka tevi izskata amatam par vienā no augstākajiem starptautiskajiem amatiem. Nu, neviens vai viņu nekur neizskata, bet neizskatīja. vismaz tas izklausījās nopietni, ka viņš tam varēja pieteikties. Nu, līdz tam, ka tagad tev ir uzmetuši arī visi tuvākie šķiet un tā. Nu, labi, bet tas, kas ir man šķiet svarīgi gan Latvijas, gan pasaules situācijā, mūsdienu pasaule dod iespējas atgriezties jebkuram, nu, tā kā pēc jebkuras drāmas. Un, starp citu, Trumps, man liekas, viens no tādiem labākajiem piemēriem. Tāpēc, ka tev principā, ja tev piemīt izturība, noturība, ja tev piemīt pārliecība, ja tev piemīt jauda kaut kāda un iekšējā motivācija, tu vari izkārpīties no jebkuras bedres. Tu vari. Un mentālā veselība. Un mentālā veselības stipri, jā, protams, kas ir Jā, daļa tev jābūt no. rīktīgi stipram. Jā. Tev ir jābūt rīktīgi ar dzelzīti iekšā. Ja? Bet, ja tev ir dzelzīts, spīts, darba spējas un tā, tad jā, tad absolūti. Un starp citu, šādas situācijas jau kā reiz arī to dzelzi rada. Nu, tā rūdās tērauds kaut kādā ziņā arī. Ne visiem cilvēks Ne visiem, salūst, jā, tas- cilvēks salūst, saplīst, pazūd, aiziet vispār pilnīgi nost. Jā. Es pat nezinu, kā biežāk. Biežāk cilvēki totāli salūst un pazūd, man šķiet. Nu, šāda mēroga situācijās noteikti, bet lai līdz tam tiktu, jebkurā gadījumā kaut kādiem kritieniem ir jāiet cauri. Bet jebkurā gadījumā, tātad, principā, šobrīd Kariņam tika dota tāda iespēja. Un mēs pat varam iztēloties, cik labi tas varētu būt bijis, kā viņš varēja pārstāstīt savu stāstu. Viņš ir izgājis šo varoņu ceļu, viņš ir piedzīvojis kritumu, un viņš ir atgriezies spēcīgāks. Principā viņš to varēja tā pavērst. Jā, un viss, ko viņam vajadzēja darīt, bija vienkārši atzīt kaut kādu savu kļūdu, atzīt, jā, ar tām lidmašīnām tas bija nepareizi, man vajadzēja šo piedzīvot, lai saprastu, bet tagad. Un viņš varēja atgriezties kā reālā opozīcija pašreizējai valdībai, vispār partija ap sevi ātri savākt un iestartēt nākamajās vēlēšanās droši vien ar ļoti labu. Bet ko viņš izdarīja? Pilnīgi pretējo. Viņš atnāca un viņš bija aizvainots, viņš pauda savu aizvainojumu, viņš absolūti neatzina neko no tā, ka kaut kur varētu būt bijusi viņa kļūda. Viņš vainoja visus citus un atstāja aizvainota, ievainota, rūkta, kaut kādā ziņā nespējīga vairs cilvēka iespaidu. Un man tas šķiet ļoti interesanti. Man šķiet interesanti, kāpēc. Kāpēc viņš nevar pārvarēt šo te barjeru? Un man šķiet, tajā, no psiholoģijas viedokļa, mēs varētu runāt par kaut ko, ko mēs tā saucam reizēm par narcistisko traumu, kad cilvēka. It sevišķi tas bieži izpaužās cilvēkiem, kuri ir dzīvē ļoti daudz sasnieguši. Nevar noliegt, ka Kariņš ir milzīgi lietu sasniedzis. Bet viņi kaut kādā ziņā, viņu priekšstats pašiem par sevi ir savā mērā arī neadekvāts. Viņš nav sabalansēts ar dzīvi. Man liekas, tas pieteikums uz to, ko tu teici, kur viņš pieteicās uz darbiem struktūrās, varbūt tas arī par to liecina. Ka ir viegli zaudēt saķeri ar realitāti. It sevišķi tad, ja tev ir objektīvi liela panākuma kaut kādā vienā sfērā. Un tad kļūst neiespējami uzņemt jebkādu kritiku par sevi, tāpēc, ka tas it kā iznīcina tavu identitāti. Tu vairs neesi nekas, ir uzbūvēta šī kā trauslā identitāte ap sevi,
un pārējie to uztur. Protams, ir ceļš, ja tu esi augstā amatā, tu esi premjeras, visi tevi tā redz, un tu pats arī tā sāc redzēt, ka visa dzīve ap tevi grozās, pasaule ap tevi riņķo. Bet nu, mēs visi esam mirstīgi cilvēki, un ja šī sadaļa, kurā es arī esmu īstenībā ļoti kļūdīties spējīgs un tendēts un trausls, tāpat kā vispārējie, ja šī zūd, un man nav iespējas uzņemt nekādu veidu kritiku, es nevaru pārvarēt sevi, es nevaru pārintegrēt, es nevaru izkļūt no bedres, es nevaru sev pārvadīt nekādā veidā. Tā kā es vienmēr atgriežos tajā iekritienā, kurā visi pārējie ir bijuši slikti pret mani, es esmu apvainojies, un tagad tā, ņemiet un žēlojiet mani. Kaut kādā ziņā interesanti, ka viņš piesauc to mobbingu upura metaforu. Tas aiziet kaut kādā tādā kā klases situācijā, kur nenoliedzot to, ka mobbings reizēm ir milzīga problēma un cilvēks tiešām mobbingo. Bet nu, šajā situācijā tas izklausās tā, kurā viņš ir ieņēmis lomu, kurā viņš ir absolūti nevainīgs upuris. Visi pārējie ir viņam nodarījuši pāri. Un kamēr viņš nevar iziet no šīs lomas, es domāju, viņa pārtapšana nav iespējama. Nu, kaut kādā ziņā. Man šķiet, ka tā vispār varētu nebūt vairs iespējama. Ne, viņa pārtapšana nav iespējama, tāpēc ka viņš ir nulle. Ja? Viņš ir cilvēks nekas, viņš ir vājš, viņam nav neviena. Jā, nu labi, sāksim no sākuma. Tev taisnība. Cilvēks gūs liels panākums. Pie tam gadu desmitiem. Kariņš kļuva par ekonomikas ministru, man liekas, 2001. gadā. Ja? Un tad viņš ir pie varas, repši viņa ievilka. Tas nebija nekāds viņa nopelns. Ja? Nu, teiksim, viņš ir cilvēks nekas, cilvēks no nekurienes. Ja? Cilvēks vispār manā izpratnē autisma spektrā. Ja? Nu, teiksim, pilnīgs dalbajops, pilnīgs idiots. Ja? Nu, tāds, bet tāds, krievietis brīnišķīgais vārds blaženī. Es nezinu, nu, teiksim, tāds idiots, kurš tāds kā no Dostojevska romāniem, ja? Tāds idiots, tāds labs idiots, tāds labsirdīgs idiots, tāds sirsnīgs idiots, simpātisks. Nu, tāds, ja, pilnīgi nespējīgs pieņemt nevienu lēmumu, neko izdarīt, nu, tādā. Viņu paņēma no nekurienes, viņu ielika pa ministru, kopš tā laika viņš tur sēž. Nekad nav saskāries ne ar kādu kritiku, ne ar kādu neko, tāpēc, ka, nu, tā mediju vide un politiskā vide bija tāda, ka, nu, tur jaunais laiks, viss šitie viņi vienmēr pēc definīcijas labie, pēc definīcijas pareizie, un uz tā viļņa, teiksim, viņš arī ir braucis un atbrauca līdz premjera krēslam. Tur nav neviena, tur nav nekāda darba nopelna, tie nav viņa panākumi nekādā veidā, ja, teiksim, un tā. Un tagad viņš pēkšņi vienā dienā, wow, mani te kaut ko kritizē, ir kaut kāda problēma, tad viņš vispār nav kompetents risināt šādu problēmu, ja. Teiksim, tas, ko viņš sauc par mobbingu, kas politikā ir vienkārši ikdiena normālā politikā. Ja? Teiksim, mēs visi kritizē politiķus par viņu stulbajiem lēmumiem. Ja? Katru dienu no rīta līdz vakaram. Ir politiķi, kas vispār savā karjerā nav pieredzējuši dienu, kurā viņi nebūtu mobbingoti. Atkal jau nemaz nevajag tavu Trumpu, bet vienalga. Tas ir tā demokrātija tā funkcionē. Tev ir ārkārtīgi nopietni jāatbild pat par vissīkākajām savām kļūdām. Nu, teiksim, politikā nerunāsim par gigantiskām kļūdām. Ja? Un nerunāsim nemaz par to, ka konkrēti Kariņš ir atbildīgs par Latvijas, nu, teiksim, pagriešanu uz leju. Ja, teiksim, nu, Latvija pirms vienotības, pirms Kariņa Latvija attīstījās. Latvija bija līderis Baltijā. Latvija sasniedz visus savus mērķus. Latvija, teiksim, auga un attīstījās. Nu, un tad vienotība un Kariņš, kā teiksim, pēdējo laiku, nu, teiksim, ir tas, kurš, nu, teiksim, ir apturējis, ne tikai apturējis Latvijas attīstību, bet pavērsis to pretējā virzienā. Mēs atpaliekam ar katru gadu. Ar katru Kariņa gadu vairāk atpaliekam. Un tas ir tāpēc, ka tas cilvēks, kurš vispār neko nesaprot, kurš vispār nav spējīgs neko vadīt, kurš vispār ir, nu, teiksim, pilnīgi nepiemērots. Protams, ka viņš nemāk menedžēt arī šādu krīzi. Nu, skaidrs, nu, kā lai viņš mācētu. Viņam nav ne mazākā priekšstata, viņš var tikai vaidēt, kungstēt un apvainoties. Ja? Tas ir tas arī, ko viņš tur dara, ja, teiksim. Un atklāt sākot, nav ne žēl, nekā. Nu, tas vēl ir mazākais, ko viņš ir pelnījis. Interesanti, man likās, ka Cistovskis, bijušais valsts kancelēs vadītājs, man liekas, pēc šīs intervijas, vai tas sakrit, es tur neizsakoju,
viņš nu, tā kā nāca ar tādu aicinājumu prokuratūrai, kāpēc prokuratūra kāpēc ir zināms, kāds status krimināllietā ir viņam, bet nav zināms, kāds ir pārējiem. Nu, tur, nezinu, Kariņa biroja locekļiem, varbūt pašam Kariņam, mēs jau arī nezinām, ja, teiksim, un tā. Bet, nu, teiksim, šī nešaubīgi ir lieta, kur, nu, teiksim, ir, nu, tiešām nu, mēs ar interesi gaidīsim, kāds šī, teiksim, krimināllietā būs tālāk risinājums. Es nedomāju, ka es esmu tur, nu, optimistisks, jo prokuratūra un Knaps ir demonstrējis tādu iecietību izteiktu pret vienotību. Un, un tā. Bet, nu, pastīsimies, ja? Tā kā varbūt arī nu, tur ir kaut kas vēl, ko mēs nezinām, teiksim, ko varbūt zina Kariņš, kā iesaistīts tajā krimināla procesā. Un varbūt arī tas raisa zināmu stresu un nervozitāti, kāpēc tas viss ir tā, kā tas ir. Ja? Vispār viņš sūdzējās, ka viņam neviens neko nesakot. Okay. Un neteica arī, ka viņš ir bijis premjerministrs un neviens nesot neko teikt. Bet, starp citu, no otras, vēl viens aspekts, kas man šķiet tajā interesants, ir, ka kaut kādā laikā viņš bija relatīvi populārs. Man šķiet, ka viņš baudīja pievilcību diezgan plašās tautas masās. Jā, nešaubīgi. Man interesē, kāds ir tavs. Man ir sava kaut kāda versija par to, kāpēc tas tā varētu būt. Jo es domāju, ka mēs visi piekrītam, it sevišķi tagad ar skatu atpakaļ, ka viņš nav bijis, nu, varbūt tas kompetentākais, kā saka, cilvēks šajā amatā, bet tomēr, neskatoties uz to visu, viņš sabiedrībā bija diezgan populārs. Kā tev liekas, ar ko? Jo taisnība, viņš nav ne īpaši emocionāls, viņš nav tāds silts, viņš nu, teiksim, viņam nav tās kvalitātes, kas parasti. Viņš nav arī alfa vīrietis, viņš nav tāds spēcīgs vadītājs, kas, nu, restīvi nav neviena no šīm kvalitātēm, kas parasti cilvēks piesaista. Nē, nu, tur ir vairāki faktori. Tātad, nu, pirmais faktors, kas ir bijis nu, visus šos pēdējos 10 gadus Latvijas politikā super svarīgs un cilvēkiem super svarīgs lēmumu pieņemšanā. Proti, nu, izskatās, ka nezaks. Ja? Izskatās, ka nezaks. Godīgs. Un man arī izskatās, teiksim, es domāju, ka viņš ir idiots pilnīgs. Ja? Bet es domāju, ka viņš personīgi teiksim, nav iesaistīts koruptīvi, negūst nekādu labumu no tām koruptīvām schēmām, kas zem viņa notika. Es tā domāju, ka Kariņš pats nav tajā. Un viņš ir tāds godīgs. Ja? Godīgs. Vispār arī nezinu, kāpēc ir viedoklis, ka ārzemju latvieši ir godīgāki nekā Latvijas latvieši un kaut kas tāds. Ja? Un tas ir bijis mega svarīgi. Teiksim, īpaši tur kaut kādu visādu, teiksim, tur viņi paši uzbūra. Bet tas ir saprotams. Tas ir saprotams, ka tas ir svarīgs izvēles kriterijs. Līdz ar to Kariņš atbilda tam. Ja? Godīgs un nezaks. Un nākamais, kas ir, ko mēs redzam Latvijas politikā, ka tāds ilgtermiņa panākums gūst, teiksim, cilvēki, kas tomēr ir, tā kā bišķi viduvējības. Nevajag alfa vīriešus, kā tu saki. Viņi tiek ātri, visi sadodas rokās, lai parādītu, ka tu neesi nekāds alfa un ka mēs tev noraksim. Ja? Un tā. Savukārt, ja tu esi tāda viduvējība, bišķi, kas nevienu īsti neapdraud, jo alfa apdraud. Alfa vienmēr tas ir apdraudējums. Ja? Bet, ja tu esi tāds, kurš neko tā īsti ne, tad tev ir iespējas uz ilgtermiņa panākumiem. Un mums ir virkne tādu politiķu, sākot ar Dombrovski, beidzot ar Kariņu, ja? un vēl pa vidu tur dažādiem. Pa premjeriem. Tu redzi, kādi cilvēki kļūst pēdējos 10 gadus par premjeriem. Ja? Teiksim tā. Tie nav pat savu partiju tādi spožākie līderi, harizmātiskākie un nezinu, tur kaut kādi. Tās ir kompromisa figūras. Tās ir tādas, ok, jā, kas neizstaro apdraudējumu citiem politiskiem līderiem, ne savā partijā, ne citās partijās. Jā, un tā tālāk tev uzreiz ir lielas priekšrocības. Ja? Un tu vari gadiem sēdēt, jo tu nevienu neapdraudi. Un tā. Un tas ir otrs, teiksim tā, Kariņš, kurš nepieņem nekādus lēmumus, kurš izvairās vispār pat no sapulcēm, kurš, teiksim, noīsināja ministru kabineta komitejas, jo ko tur tik daudz spriest, ja? Un tā tālāk. Nav vajadzīgs. Respektīvi, un tā. Kurš, principā, īstenoja ministru kabineta reformu būtisku. Teiksim, lai ministru kabinets pēc iespējas mazāk kaut ko darītu, teiksim, un mazāk būtu iesaistīts procesos.
Nu, viņš bija visiem ārkārtīgi, visiem diezgan ērts. Ja? Un tā, nu, jā, simpātisks. Tā ir ok. Un tā ir laba recepte Latvijas, lai gūtu tādus panākumus. Tu nevari gūt straujus panākumus ar šīm īpašībām. Lai gūtu straujus panākumus, tev jābūt alfai. Bet ja tev kāda alfa ievelk, tā kā kariņu, ja, tad tā uz tā vilnīša, tā klusiņi, klusiņi tur var lēnām garā redzēt, aizčibināties kaut kur. Tā es to traktēju. Jā. Man ir vēl viens aspekts, kas man šķiet, kurā viņš ir ietrāpījis, kas šim visam tevis sacītiem arī palīdzējis. Viņš ietrāpa arhitipā, manuprāt, par trešo tēvdēlu, par Antiņu, tādu muļķīti. Man šķiet, ka mums ir bijušas, ja mēs paskatāmies premjeras konfigurācijas, mums tad pirmie divi tēvdēla arhitipi ir izstartējuši. Mums bija šķēle, kā tāds vecākais, varbūt dēls, tur Kalvītis, arī saimnieks. Un tad mēs Repše. nonācām repše, jā, šivarīgs, darbīgs. Mm, Un tad mēs nonācām neizbēgami pie trešā, kas man šķiet iesāka Dombrovskis šo te, kurš arī ir tieši tāds klasisks antiņa tēls. Nu, un tad mēs dabūjām vēl nākamo. Un es domāju, ka latviešu tauta šo te ļoti saprot. Daļa no tā ir tas, ko tu saki. Viņš nezags tādā ziņā, ka viņš ir naivs, viņš ir sirds šķīsts, tīrs. Viņam ir visas šīs īpašības, un viņš kaut kādā, viņš nav gudrs, noteikti, bet viņš kaut kādā tādā maģiskā veidā viņš kaut kā lietas sakārtos. Un labāk, lai viņš nekā kāds cits. Un Precīzi. es domāju, ka tas ir. Nu, un te mēs esam izsmēluši savus antiņu arhetipus. Un tagad mums ir lienītes, mums ir māja paies. Nu, es domāju, ka mēs tagad esam šajā arhetipu klāstā iegājuši. Un mums, respektīvi, kaut kādi šie sieviešu tēli. Nu, droši vien te būs, jā, laima, spīdola. Kaut kas mēs runājam tagad par šādās kategorijās. Antiņi ir beigušies. Es vismaz ceru uz kaut kādu laiku, jo vai arī būs tieši otrādi. Nu, mēs turpināsim atkal iet pēc tam. Nu, jā, nē, nu varbūt, ka tomēr ir laiks parādīties kādam alfam kārtīgam. Šī turbulentajā laikā, kurā pasaule mainās un un vispār jau tas labējais pagrieziens gan Eiropas politikā, gan no Amerikā, viņš vispār vai nav tā, ka tā ir tieši alfa atgriešanās. Tā Jā. ir tieši tādu riktīgu, ārkārtīgi, tādu stiprās rokas, spēka, izšķirīgu lēmumu, tādas politikas, teiksim, pēc tādas ir milzīgs pieprasījums, un tāda tieši atgriežas. Ja. Es piekrītu, es visu to saucamo kultūru karu skatītu kā reizi šādā griezumā, jo principā ir viena puse, kas pārstāv šo alfas ideju, alfa vīriešu, kas neatņemama daļa no tā ir hierarhija. Principā alfa vīrietis nozīmē to, ka tev ir ļoti sakārtota struktūra. Ir alfa, un viņš ir alfa tāpēc, ka viņš ir augšpusē un pārējie ir zem viņa, tas to paredz. Un otra puse savukārt ir tā, kuri izaicina šo hierarhiju un nevēlas un vēl šo saucamo horizontālo pārvaldību, kurai kā visi funkcionē. Protams, ka alfa puse, un viņi vairāk saistās ar konservatīvajām, un šīm viņi ir vīrišķīgāki. Tā ir vīrišķīgā puse. Ne tādā ziņā, ka tikai vīrieši to pārstāv, bet tādā ziņā, tā ir maskulīnā it kā sabiedrības daļa. Par hierarhiju, alfa, viens vadonis, pārējiem mēs sekojam visas šīs īpašības. Trumps, man liekas, ir tāds absolūts arhetips šim te alfa modelim. Nu, un tad ir beta un vēl dažādi šīs, kas savukārt ir femīnā sabiedrības daļa, kurā un sievietes tiešām veido savas hierarhijas pavisam citādāk. Viņas neveido tās, nav tā, ka ir sieviete barvede un pārējās viņai seko. Sievietes veido nosacīti horizontālākas, bet viņu hierarhijas veidojās pavisam citiem kritērijiem. Tāpēc sieviešu pasaulē teiksim, šīs te aprunāšanas, reputācijas aptraipīšana ir centrālā lieta, un mēs redzējām, ka pēdējos gados teiksim, tāda lieta kā kancelēšanas kultūra kā reizi ir tas, kas ienāk no šīs hierarhijas struktūras. Vīrieši tā nerīkojas parasti. Tā nav maskulīnā konflikta risināšanas stratēģija. Nu, un tagad, jā, tādā ziņā var teikt, ka mainās. Laika mēs esam secinājuši, ka nav. Droši vien ir kaut kādi brīži vēsturē, kad šādas varbūt līdzenākas, horizontālākas pārvaldības formas ir
akceptējams un liederīgas. Nu, tad, kad ir sarežģījumi, tas noteikti absolūti tā nav. Tad, kad tev deg māja, vai, nu, teiksim, slīkst bērns, nav laika balsot, nav laika runāties savā starpā un domāt, kāds nav laika uzklausīt katra domas par šiem jautājumiem. Ir vajadzīgs viens, kurš pasaka, ko mēs tagad darīsim, un pārējiem gatavību kaut kādā veidā sekot. Bet jā, interesanti, vai izdosies nu, tā kā to. Tas ir ļoti interesants griezums, ko tu stāsti. Jā, bet tas, kas mani šeit, nu, droši vien ne tikai mani neuztrauc, bet rada bažas, ja, kad, teiksim, nu, ļoti daudz tie alfas, kuri uzpeld, ja, nu, viņi aizvien tur ir lielāks deģenerāts par, mēs dzirdam, kā Andriju teica, piemēram. Nu, teiksim, nu, parādās uz skatuves, kā kaut kāds kandidāts kaut kur, ja teiksim, un kā leģitīms līderis, ja, un tam līdzīgas figūras. Un, nu, tas arī viss ir biedējoši, ja teiksim, jo, nu, alfa tā ir tikai viena no tavas personības tādām, raksturojumiem, ja, viena tikai no šķautnēm. Jautājums jau ir, kādas vēl ir tās pārējās šķautnes, kādas ir tās morālās dimensijas, kādas ir tās vērtību dimensijas un viss pārējais. Un tā problēma ir tā, ka mums izskatās, ka daudzos politiskos procesos, daudzās valstīs mēs redzam, ka cilvēki, jā, viņi tieši tā, viņi pieprasa to izšķirīgo, maskulīno, cieto, beidzot sāciet kaut ko darīt, beidzot sāciet kaut ko lemt, beidzot atrisiniet kaut kādu problēmu, vienkārši ņemiet un atrisiniet viņu, ja, teiksim, un tam līdzīgi viss skaidrs, ja, bet prioritizējot šo vajadzību, nu, teiksim, izskatās, ka tiek aizmirstas vai pilnīgi atstātas novārtā kaut kādas, tomēr arī morāles un vērtību, teiksim, nu, faktori, kuri īpaši publiskā pārvalde, nu, kur arī ir svarīgi, ļoti svarīgi. Un tad mēs iegūstam, visādus brīnumus, ja? Un atklāt sakot, tas Trumpa stāsts ar Grenlandi, ja? Es viņu nevaru sagremot. Tas ir kaut kas vienkārši pilnīgs ārprāts. Un tas nav joks. Viņi pieņēma likumu, ka Trumps drīkst vienpersoniski vest šīs sarunas un nopirkt Grenlandi. Trumps runāja ar to Danijas premjerministri, restīvi, un saruna nekā labi nebeidzās. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ja Trumps pat ne, ja Trumps kaut vai tikai mēģinās reāli anektēt Grenlandi, tas ir Krīma 1-1. Tas ir un, protams, ka viņiem ar Putinu uzreiz ir pa ko runāt. Viņiem uzreiz ir vienota ar to Panamu. Grenlanda ir sarežģīta, Kanāda neiespējama. Grenlanda ir sarežģīta, bet Panama, protams, ka Panamā viņi var aizbraukt un to Panamu vienkārši savākt. Ja? Un tā. Bet ja tas sāksies, saprotu, protams, ka mēs esam pie Jaltas konferences, pie Teherānas konferences, pie Molotova-Ribbentropa pakta. Mēs esam vienkārši straightforward tur. Ja? Un mums Latvijā tas, protams, ir tik dramatiski, cik dramatiski var būt. Un, jā, nezinu. Absolūti. Katram no šiem arhetipiem jau ir gan sava tā pievilcība un labums, un sava ēnas puse. No alfa ir tas labums, ka ir kārtības skaidrība un darbība, bet tas mīnus ir viss tevis uzskaitītie. Tas var aiziet totalitārismā, tas var aiziet ārkārtīgā destrukcijā. Un tāpēc viņam ir vajadzīgs tas sabalansējošais faktors. Patiesībā viņam ir vajadzīga tā otra puse. Un arī tajā otrajā pusē tur ir savi plusi. Tajā viss ir iekļauti kaut kādā ziņā. Tur ir lielāka drošība, tur viss ir uzklausīts, bet tam ir savs mīnus. Un tie mīnus ir atkal tie, ko mēs redzam Eiropā šodien. Un tas, ja tas netiek balansēts ar kaut kādu hierarhiju, tad tajā ienāk elementi, kas viņu iznīcina. Jebkurā gadījumā tajā tiek iekļauts viss tas, kas šo sistēmu iznīcina. Jā, tas ir mūžīgs balanss meklējums. Man patiesībā šķiet interesanti, ka dzīvnieki pasaka no gorilām, no kuriem mēs zinām lielāko daļu par to, kā funkcionē alfas un betas, un tos ir pateicinām uz cilvēku pasauli, bet gorilu pasaulē alfa tēviņš viens starp citādi diezgan vientuļa loma. Alfa tēviņam nav daudz draugu.
Tā ir viena lieta. Cilvēki varbūt iedomājās, ka tā ir pat labākā loma, kurā nokļūt, bet tas tā nav. Tā ir patiesībā vissarežģītākā. Jo it sevišķi tāpēc, ka tikko kā tu esi alfa, tā visi pārējie, kuri arī gribētu varbūt būt alfas, katru dienu domā, kā nomest tevi no tavas pozīcijas. Bet viena lieta, ko dara alfa gorilu tēviņi, viņi rūpējās par pamestajiem mazajiem gorilām. Un tā ir lieta, kā var viņu barā atpazīt. Alfa tēviņš ir tas, ka viņš aizsargās notiekā pašus Protams. mazākos, pašus vājākos. Un tas ir kaut kas ārkārtīgi fascinējošs. Man šķiet, varbūt kaut kas tāds, ko mēs esam pazaudējuši savos. Un tu pieminēji teitu un visus šos sliktos piemērus. Es domāju, ka jā, un zini, kāpēc man liekas, kāpēc tas tā ir, kāpēc tagad alfa vīrieši bieži parādās kā tāda pilnīgi reizēm neaptēstas radības, vai attīstījuši tikai šo vienu ļoti šauro vīrišķības pusi. Un man šķiet, tas ir lielā mērā bijis tāpēc, ka šī alfa vīrišķība ir bijusi diezgan ilgi proponēta kā kaut kas slikts, kā kaut kas tādā. Kā toksiskā maskulinitāte, vēl visādas lietas, ja puika sāk izrādīt sevi kā šāda alfa puisi, principā apkārtējā sabiedrība kaut kā neatbalsta viņu tajā īpaši. Mēs neaudzinām šādu veidu līderus. Tas ir iemesls, kāpēc viņi sāk augt kaut kādās marginālās, tādās interneta stūros kaut kādos, vai viņi nedabūna to audzināšanu, kas viņiem būtu. Un alfa, lai no alfas, lai izaugtu alfa vīrietis no šī alfa puikas, viņam ir vajadzīga diezgan strikta un diezgan skaidra un diezgan bagātīga audzināšana, lai, piemēram, šīs tevis minētās lietas vērtības, pārliecības, viņam tas ir jāiemāc. Tā kā tas viņam ir. Un tas ir jādara diezgan nopietnā veidā, bet mēs to sabiedrībā nedarām, jo mēs it kā uz lielā, pēdējos 10 gadus tomēr bija šis uzsvers uz to, ka vispār jau šīs vīrišķīgās vērtības ir kaut kas negatīvs lielā mērā, un ka mēs visus mēģinām vienādot pēc. Un ka svarīgāk ir būt, piemēram, ļoti iejūtīgam nekā ļoti valdonīgam un visas šīs pārliecības. Es nezinu, vai tik traki ir. Nu, tas jau tomēr, manuprāt, no ģimenes un kā atkarīgs, bet ir jau, bet ir taču arī veselis, slāņi, piemēram, sports. Piemēram, jaunieši, kas nodarbojas ar sportu vai sportu augstā līmenī un tā tālāk, tur tev audzina tieši visu šito, teiksim, konkurenci, uzvarēt, bet izturēties ar cieņu un tādā garā. Un ieguldīt darbu, lai tu būtu labākais, ātrākais un tā tālāk, un iemāca to, visu to, kas būtu, un pie tam ļoti tādā civilizētā, saprotamā veidā. Ja? Tā kā es nezinu, vai tas būtu kaut kā pavisam ir tik traki, kā tu Ja, saki. tikai Lielbritānijā, kur šobrīd teica kandidē, jo tad, kad es tur mācījos, un tas bija jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, principā skolu sportās parādījās tendence neskaitīt rezultātus. Lai nebūtu tā, ka kāds uzvar, kāds zaudē. Un tas ir tikai viens piemērs, kurā iespējams šī sabiedrības līdzinošana nav nākusi par labu. Labi, bet kaut kur jau arī saglabājies ir īstais sports. Taisnība, taisnība. Jā. Bet par aizsargāšanu tev taisnība, tā ir alfas galvenā īpašība. Tāpēc jau, tu vari kādu aizsargāt vai kādam palīdzēt, tikai tu esi stiprs. Tu vari kādu aizsargāt vai kādam palīdzēt tikai tad, ja tu pats sevi vari aizsargāt un pats sev vari palīdzēt. Ja tu vari pats sev tikt galā pats ar sevi, ar savu dzīvi, tu vari tikai tad tu kļūsi spējīgs vispār kādam palīdzēt, kādu aizsargāt, un tā ir tā alfas galvenā funkcija, teiksim, sabiedrībā. Cita lieta, ka parasti, teiksim, tā tad par šo aizsardzību, palīdzību tā tālāk, teiksim, tev ir jāmaksā ar, zinām, teiksim, autoritātes atzīšanu, ar iekļaušanos, ar šīs hierarhijas atzīšanu un tā tālāk, bet tā jau tieši ir, tas jau ir tas deals, ja? Un arī politikā. Mēs jau tāpēc cilvēki ir gatavi balsot par kādu. Labi. Mēs tev dodam šo posteni, bet tad izdari. Ja? Teiksim, tad izdari, pasargā mūs kā kuru reizi vajag pasargāt. Ja? Un tāpēc jau teiksim, politikā baiļu veidošana bieži ir tas tehnoloģiskais instruments, tiek speciāli burtas kaut kādas bailes no kaut kā un apdraudējums sajūta, lai šis alfa varētu šo problēmu risināt. Ja? Teiksim, un tad, teiksim, jā. Tā kā tas ir normāli par pērtiķiem runājot, gan jāatcerās, ka ir arī
šķiet, tie bija babūni, ja, kur ir matriarchālā struktūra. Restīvi, tur ir tajā cilvēkveidīgo vai tuvo pērtiķu, nu, tur ir abas. Tur ir gan šī matriarchālā, gan patriarchālā sistēma, un tas ir patiesi arī interesants. Interesanti, jā. Jā, viņi risina savus konfliktus caur seksu, caur seksuālām darbībām. Es domāju, ka mēs esam tuvāki tomēr vairāk gorilu pasaulē. Ir bijuši mēģinājumi, starp citu, nu, kādas hipiju komunas un vēl kaut kas ieviest, kur hierarhijas un konflikti tiktu risināti tādā veidā, bet nu, tas droši vien nebūs tuvākajā laikā. Kā būtu interesants politiskais piedāvājums, kurš nāk ar tādu ideju. Jā, ok. Man piesaistīja Latvijā šonadēļ vēl tāds moments, tā tad valdība, kultūras ministrija ierosināja un valdība apstiprināja, ka filmas Straumi veidotājiem jāpiešķir 300,000 balva. Un vēl 150,000 tur nav skaidrs, kam. Vai tas ir viņiem, vai tas ir nozarei. Bet tur neskaidri uzrakstīts, nav skaidrs, kas ar to domāts, un baumo dažādi. Bet no tiem pieņemsim 300,000. Nu, tā tad konteksts. Nu, mums ir super veikti. Vienkārši, es nezinu, trūkst vārdu visaugstākajā pakāpē, lai aprakstītu kādus mega panākumus, teiksim, guvuši šie cilvēki, kas izveidoja filmu Straumi. Nu, tur ir pilns komplekts. Tur ir balvas, visprestižākās pasaules balvas, visprestižākās nominācijas. Tur ir komerciāli panākumi, tur ir kase, tur ir nauda, tur ir pasaules slava, tur ir pilns komplekts. Teiksim, un šie Latvijas cilvēki bez nekādas, protams, īpašas palīdzības un tā tālāk, paši sākot no pašas apakšas, sākot ar vispār darbu bezmaksas programmās un tā tālāk, ir paši saviem spēkiem izlauzuši šo ceļu uz pašām augstākajām virsotnēm, ko viņi savā nozarē var sasniegt. Visu super cieņu un vienkārši tas ir super. Ja? Es neesmu redzējis filmu, bet nav svarīgi. Tas, ko viņi ir sasnieguši, ir galvu reibinoši panākumi, un tas ir brīnišķīgi. Okay. Tagad valdība viņiem piešķir balvu par šo. Viņi ir pelnījuši visu veidu atzinību. Tas nav šaubu. Jā. Bet viņiem piešķir naudas balvu. 300,000. Lielu priekš Latvijas. Tā. Un tā. Un man tas liekas pilnīgi nepareizi. Man tas liekas tā, ka man tas atgādina situāciju, ka, teiksim, piemēram, es nezinu, Daugavā slīkst cilvēki, 10 cilvēki, nezinu, 20 cilvēki, visi slīkst. Nezinu, ielūzuši ledū slīkst cilvēki. Valdība stāv malā, tā. Viņi mums sauc palīgā, mums vajag palīdzību, un tad valdības sēž skatās. Viens izpeld. Valdība saka, tu esi malacis. Tev vajag balvu. Restīvi, mēs tev dāvinām peldvesti, mēs tev dāvinām laivu, mēs tev dāvinām, ko tur vēl vajag, teiksim, un tā tālāk, jo tu izglābies un izpeldēji. Ja? Un tagad mēs tevi apbalvojam. Man tā izstāsta šī situācija. Kā tev izstāsta? Perversi. Tā izskatās. Es pateikšu par šo pavisam īso atkāpi, kas man liekas visiem ir pašsaprotami. Ka tas, ko izdarīja tie traumas džeki, tas ir kaut kas, vispār prātam neaptverams. Tas ir vienkārši fantastiski. Okay, tas par to nav. Tā ir tā sadaļa. Un ar viņiem dzīvē viss būs vienkārši izcili, es domāju. Un viņi ir saņēmuši jau savas balvas. Tagad viņi ir saņēmuši Golden Globe. Viņiem ir visas balvas, kuras pasaule spēj viņiem dot. Tas, ko dara valdība, un starp citu interesanti, ka iespējams, es nezinu, es šo nozari nepārzinu, multiplikācijas filmas, nezinu, kas tur ir panākuma atslēga, bet iespējams, ka daļa no tā panākuma atslēgas ir tā, ka viņi kādreiz nav saņēmuši finansējumu no valsts līdz šim.
Nu, tādā ziņā, ka varbūt tas ir kaut kādā veidā bijis tā palīdzoši ilgtermiņā. Mēģinājums izties pašiem nu, un nebūt atkarīgiem no šīs projektu kultūras sistēmas. Nu, teiksim, tas varbūt viens tāds minējums. Bet tas, ko dara valdība, ir tas, ko viņi dara, nu, konkrēti kultūras ministri. Tas, ko viņi dara ar daudziem, vienkārši uzpērk. Nu, uzpērk līdzīgi kā dara ar žurnālistiem, dodot kaut kādas tur naudas summas, lai veidotu kaut ko. Uzpērk arī šeit džekus, par kuriem ir zināms, ka viņi baudīs milzīgu un pelnīt. Viņi būs superpopulāri. Cilvēkiem viņi būs ārkārtīgi svarīgi. Un tā ir viegla ideja. Tu paņem, iegrābies vienkārši valsts naudā, kas nav nekāda tava, un uzpērc nu, kaut kādus kultūras cilvēkus, lai viņi, pie kuriem tev nav bijis vispār nekāda saistība, vispār nekāda ieguldījuma, bet no ar to domu, ka jā, nu, tagad, un, protams, cilvēciski var saprast, ja tu no kāda paņem 300 000, nu, nu, tu būsi pozitīvi noskaņots. Nu, absolūti. Absolūti. Es, par to mēs tikai, nu, jā, un tas ir briesmīgi. Bet tas, kas to padara perversu, ir tas, ka šī pati valdība vēl pirms, kas tagad ir janvāris 17. Nu, burtiski pirms pāris nedēļām stāvēja Doma laukumā ar izstieptu roku, ubagojot kaut kādus grašus, lai palīdzētu cilvēkiem, kas mirst nost, jo mums nav zāļu, mums tikai nav zāļu vienkārši. Un tad Doma laukumā viss stāv saspiedušies kā tie pingvīni, hrestomātiskie un dzied dziesmiņas un vāc santīmus, lai palīdzētu mirstošiem cilvēkiem. Uh, Nu, ok, mums tāda situācija. Vēl pirms mēneša šī pati valdība lēma par to, ka nabagiem pārtikas pakas vajag samazināt. Nu, mums nav naudas, ko ēst cilvēkiem iedot. Tāda ir šī situācija. Okay, mēs varētu domāt, vai tas ir ētiski vai neētiski. Mēs dzīvojam kaut kādā Šveices situācijā, kur visi puslīdz pēduši, nu, tad vai vajadzēja dot viņiem naudu vai nevajadzēja. Vai tas bija? Nu, bet nē, šeit mēs runājam jau par kaut kādas vispār citas kvalitātes, nu, tādu tad zemiskumu. Tādu, un es domāju, ka cilvēkiem tas nerada labas nu, sajūtas, kaut ko tādu redzot, nu, kāds vispār notiek. Nu, man šādas pārdomas. Tas man likās kaut kas nu, tāds īpaši netīrs tajā visā Jā, es situācijā. tev piekrītu. Jā. Es tev piekrītu. Labi, vēl viena tēma. Šonedēļ, burtiski šodien tika publicēts pētījums, OECD pētījums par teksta izpratni, rēķināšanas pratību, vai kā viņi to sauc, un problēmu risināšanas pratību OECD valstīs. Un Latvija tātad, principā intelektu. Principā tas ir IQ tests. Tas viena sadaļa ir tīrs IQ tests, un tā teksta analīze un rēķināšana, tās variācijas. Principā tas ir IQ testa variants. Tātad tika OECD valstīs uztaisīts apjomīgs OECD IQ tests. Nu, un Latvija tā rezultātā atrodas kādā tabulas augšdaļā vai lejasdaļā, varam minēt. Un tā rezultāti ir diezgan katastrofāli. Rezultāti ir tādi, ka trešdaļa cilvēku Latvijā ir grūtības saprast sarežģītāku tekstu, risināt problēmas un kaut ko elementāri sarēķināt. Tas viss ir problēma vismaz trešdaļai cilvēku. Un īpaši vēl tā ievērības cienīgi, manuprāt, ir arī tas, kā tās līknes tur pazeminās ar vecumu. Tur, teiksim, ļoti strauji krīt tas IQ pēc 40 gadiem Latvijā. Un IQ krīt visiem, sākot no kaut kāda 24, 25 gadu vecuma. Tas ir tā normāla parādība. Vienkārši jautājums, cik strauji. Ja? Un tas, cik strauji šī pētījumā mēs redzam, cik krīt šīs teiksim, kognitīvās spējas, tas visticamāk tieši sasaucas ar visādām alkoholisma līknēm, ar visādām veselības līknēm, ar veselības aprūpes jautājumiem un tā tālāk. Jo tas ir cieši saistīts. Tā ķermeņa visi fiziskie rādītāji un novecošanās rādītāji, viņi tieši saistīti ar tādiem kognitīvās novecošanās un visiem tiem rādītājiem. Īsāk sakot,
Nu, izskatās šeit, ka mēs iegūstam tādus pierādījumus, ka mēs neesam pārāk gudri. Varbūt te mēs arī visu esam debats, kas saka, varam beigt šeit. Un tā viss ir skaidrs. Es par šo īsti nešaubījos arī iepriekš. Man ir zināma teorija par to. Ja man ļoti interesē tas viens aspekts, kāpēc Latvijai neveicās tik labi salīdzinot to starp ar līdzīgu raksturu valstīm. Un, es pavisam īsi atkal par to, kas vispār ir IQ. Nu, tā kā tu minēji, viņš mēr tur dažādas lietas. Principā tās ir lietas, kas ir svarīgākās tādai funkcionēšanai. Tur atmiņā, vārdu spēja izteikties, spēja salikt kopā kaut kādus konceptus un tā. Tur citu pēc tiem 25 gadiem tā līkne sāk lēnām iet uz leju tieši uz atmiņas rēķina, jo tā sadaļa pasliktinās, bet tur ir dažas lietas, kas savukārt var palielināties. Jā, kristalizēt, tā saucamās, Jā. kur zināšanas ienāk un pieredze Zinātnē, ienāk jā, iekšā. un spēj Jā, sintēzēt, jā. piemēram. Bet, teiksim, no visām lietām psiholoģijā, un daudziem patīk domāt, psiholoģija tā ir kā robusta zinātne, varbūt, un vēl kaut kas. Patiesībā tā ir ārkārtīgi, nu, tāda paplāna, tā zinātniskā bāze mūsu empiriskā, jo no visiem tiem saucamajiem psiholoģijas pētījumiem un konceptiem, nu, absolūtais vairums nekad nav ne replicēti pētījumos, vai arī ir izrādījušies nepatiesi. Bet ir viens koncepts, kurš ir absolūti stabils. Nu, cik viens stabils var būt pēc visiem empiriskajiem kritērijiem, un tas ir intelekta koeficients, tas ir IQ. Intelekts, viņš ļoti labi var izmērīt, ļoti precīzi viņu var izmērīt. Bet kas ir pats svarīgākais, ka viņš tiešām ļoti korelē, saistās ar ļoti svarīgām lietām, piemēram, ar panākumiem dzīvē, ar to, kā cilvēks ies pa karjeras kāpnēm, cik naudas viņš pelnīs vispār. Principā mēs varam lielā mērā to pateikt bērnam. Tad, kad viņš sāk iet skolā, mēs varam nomērīt viņa IQ un pateikt, pirmkārt, kādas viņam būs atzīmes, un otrkārt, pateikt, aptuveni, kurā sabiedrības stratā viņš būs. Nu, tas ir tik cieši, tas ir tik tieši. Un tas ir, nu, varbūt pat vienīgais stingrais psiholoģijas koncepts, kur tiešām var paļauties. Tur vispār interesanti arī izglītības pētījumos rādās, ka tas IQ ir pats svarīgākais. Bērna IQ nosaka absolūti visu. Pat skolai nav liela nozīme un skolotājiem. Nu, protams, ņemot vērā, ja visas skolas ir aptuveni līdzīgas, un tas nav tik liels nozīmes, kur bērns mācīsies pie kādiem skolotājiem, no viņa IQ būs atkarīgs vislielākajā mērā tas, kādas sekmes viņš sasniegs. Restīvi, un tur ir viena kontroversāla lieta. Un tā kontroversālā lieta ir tāda, ka IQ izskatās ir lielā mērā iedzimts. Tikai tam ir ģenētiska komponente. Un šis, nu, protams, ir ceļš politkorektuma dēļ ir raisījis visādas problēmas. Amerikā īpaši ir bijuši milzīgi skandāli. Jo, ja tas ir ģenētiski noteikts, viņš atšķirās arī par asēm. Tur, kur mums ir lielākas ģenētiskās atšķirības, un mēs redzam ļoti lielas atšķirības, pierādāmas atšķirības tieši rasu ziņā. Un, teiksim, Aškenāzija ebrejiem ir visaugstākais IQ, un savukārt melnādainiem iedzīvotājiem tas ir viszemākais. Protams, tur ir dažādas kritikas, kas saka, jā, bet tā ir tā kā balto cilvēku izdomāts konstrukts, kāpēc mēs mēram tieši šīs lietas, un tad bija ideja ieviest, kāpēc mēs mēram tieši atmiņu, piemēram, vai tieši vārdu krājumu, kāpēc tas kaut ko liecina. Un tad bija Mērīsim mēģinājums, emocionālo inteliģenci un jā, vai, uzvedību. teiksim, Tā tālāk, jā. bija mēģinājums 12 ieviest IQ teorija, tā sauktā. Jā. street intelligence, jeb ielas intelligence. Piemēram, cik labi cilvēks spēj uz ielas sakārtot lietas vai tur atrast, kur ir. Bet mēs dzīvojam šādā. Bet ļauj tev šeit Jā, bišķi īsi pārtraukt. jā, Tā tad, jā, tā absolūta taisnība. IQ ir psiholoģijā gandrīz vienīgais tāds cietis zinātniskais nu, lauks, jo tur ir ārkārtīgi daudz pētījumu, un pētījumu mums ir vairāk kā par 100 gadiem. Tas nāk no Pirmā pasaules kara. Amerikāņi jā, Pirmā pasaules kara laikā sāka pētīt, lai viņi zinātu, kara armijā, lai viņi zinātu, tevi iesauc armijā kara laikā, lai zinātu, kādi uzdevumi tev ir piemēroti. Un Amerikā ar to, nu, un mums ir, un tā tas izplatās pa visu pasauli, un mums ir
nenormāls daudzums datu, 100 gadu, vairāk kā 100 gadu laikā no visas pasaules, kas ļauj izdarīt visus šos secinājumus, par kuriem tu runā. Bet tā kontroversija vai tā kritika, kas ir nu, kaut kādā ziņā nu, tāda, ko vajadzētu šeit pieminēt, ir tāda, ka nu, mēs redzam šo arī ciešo korelāciju starp IQ un ienākumiem. Nu, Jā. teiksim, augstāk IQ cilvēki, viņiem ir lielāki ienākumi. Ja? Tas ir ienākumi, šeit netiek runāts par miljardieriem un tiem ienākumiem, bet, teiksim, nu, algas, tur, nu, tam līdzīgi, nu, teiksim, un augstāks status, teiksim, šīs te hierarhijās. Nevis tie super izņēmumi, ienākumi. Tur atkal viss ir starp miljardieriem, tur ir atkal visādi brīnumi, ja, teiksim, un tam līdzīgi. Bet tādā normālā sabiedrībā. Un jā, taisnība par tiem ebrejiem, un taisnība tur Āzijā, nu, teiksim, ir tie augstākie. Bet tā tad korelācija nenozīmē cēloņsakarību, kā mēs zinām. Un, attiecīgi, šī kritika, kritika pastāv tajā, ka ir cilvēki, kas saka, ka vienkārši, ja tu nāc no bagātākas vides, tu saņem, tev ir visas iespējas attīstīt to IQ caur paudzēm tālāk, un tāpēc tu tādā veidā tev ir augstāks IQ. Tāpēc, ka tev ir grāmatas mājās, tev ir izglītoti vecāki, tev ir viss šis te un tā tālāk. Un tas, ka Āfrikā ir zemākais IQ, tad tas ir tas jautājums. Vai Āfrika ir nabadzīga, tāpēc, ka afrikāņiem ir zemāks IQ, jeb afrikāņiem ir zemāks IQ, tāpēc, ka tur ir nabadzība. Un šī, manuprāt, nav līdz galam atrisināta. Nu, uz šo kritiku man šķiet, nav līdz galam skaidrs atbildes. Ja ir vai kā? Nu, līdz galam skaidrs droši vien, ka nebūs, tāpēc, ka tas ir ideoloģisks jautājums arī. Būs no evolucionārās psiholoģijas viedokļa, mēs teiktu, ja tu piedzimsti ģimenē, kurā tev ir daudz grāmatas apkārt un tev ir daudz ēdienu, tad tavi vecāki kaut ko ir darījuši labāk nekā citi. Un kāpēc? Un, ja mēs skatāmies, tad mēs domātu, ka šis kā reiz apstiprina šo ģenētiskās komponentes nozīmi. Protams, ka ģenētika ir arī viltīga lieta. Tas nav tā, ka gudri vecāki, gudrs bērns, nu, gēni nenododās vienmēr šādā veidā. Un plus gēniem ir nepieciešams izpausties. Ir pilnīgi taisnība, ja bērns nedabūs ēst, nu, respektīvi viņam ir jābūt labi pēdušam un aprūpētam, lai viņš varētu izpaust savu potenciālu. Bet kopumā nu, vairāk vai mazāk ir skaidrs, ka, nu, ne vairāk vai mazāk ir ļoti skaidrs, ka IQ ir ģenētiska komponente. Ir. Par to nav šaubu. Tāpat kā zilas acis vai garš augums jā. Par to viņš nav. Piedzimst jau ar, nu, tā kā savu iespējams, ka ir, teiksim, kaut kāda elasticitāte, kurā tu vari staipīties, nu, teiksim, starp kaut ko, bet tas rāmis būs noteikts. Mēs piedzimstam jau šajā rāmī. Nu, tā ir arī tā dzīves varbūt. Bet ok, kāds viss attiecās uz laiku. Tāpēc, ka principā visas lietas, kuras mēs uzskatām par veiksmīgām, kā minēt, tur ekonomisko labklājību, tur izglītības, ko vispār, tas var atvedināt uz IQ. Mana versija ir tāda, ka tāds saprātīgs minējums būtu, ka mūsu sabiedrībā vidēji šī ir tā lielā problēma, ka mūsu sabiedrībā vidēji ir zemāks IQ, zemāk IQ rādītāji nekā citviet līdzīgās vietās, nemaz nerunājot par Eiropu. Un man ir daži skaidrojumi, kāpēc tas tā varētu būt. Viens man šķiet, kas ir noticis, ka mums ir jārēķinās, ka mums ir bijuši 2 viļņi, kuros tika ļoti mērķiecīgi izvesti visi vai absolūtais vairums cilvēku, kur IQ būtu bijis augstāks. Respektīvi, tātad saimnieki, turīgākais slānis, inteliģence, kas, protams, kaut kādā ziņā bija patiesi daudzās teritorijās bijušajā Padomju Savienībā. Bet man šķiet, ka Latvijas kontekstā, nu, tā kā šeit pamanījās, tās tīrīšanas ir bijušas efektīvāks. Vēl tostarp tāpēc, ka vēl soli pirms tam tika izsūtīti arī visi vācbaltieši, kuri šo vidējo intelektu mūsu sabiedrībā principā uzturēja visticamāk augstāk nekā lielākajā daļā citas Eiropas. Un otrs ir tas, ka Latvijā vairāk nekā citās mums līdzīgās vietās tika iepludināti tomēr šie lētais darba spēks no attālām Padomju Savienības daļām,
kurās visticamāk ir bijis zemāks, nu, zemāks intelekta koeficients vispār. Tad mums šeit ienāca, tika izvests viss augstais intelekts un tika ievests viss zem vidējā, zemais intelekts. Un es domāju, ka tas ir radījis tādu. Plus vēl ņemot vērā to, ka neatkarības gados tagad tomēr augstāk intelektu bērni nu, ar lielu atrāvienu biežāk dodas ārpus Latvijas. Tas arī ir neapšaubāmi. Un es to pat savā praksē redzu absolūti skaidri. Ja atnāk kāds pusaudzis, kurš ir, nu, kurš skolā mācās labāk, vai kurš ir labāk sasniegumi, aptuveni 90% iespēja, ka viņš plāno braukt mācīties citur. Nu, un es domāju, ka šis ir radījis to situāciju, kur mēs esam sabiedrībā, un tagad šis arī mērījumos parādās. Mums ir tur trešdaļa cilvēku pēc 40, kas vairs nesaprot tekstus, nu, vispār sarežģītāks. Tā, diemžēl, ir. Un tas, ko darīs zemes intelekts sabiedrībā, ir, ka mums būs maz naudas, mums būs slikts izglītības, mums būs slikti sasniegumi. Nu, tā, diemžēl, ir. Tā ir viena no interpretācijām, un es domāju, ka diezgan daudz kas to apstiprina. Man pat ir aizdomas, ka mums tas vidējais intelekts ir tik zems, ka pat cilvēki ar pazeminātu, nu, tādu, to, ko mēs saucam psiholoģijā par vieglu garīgu atpalicību, patiesībā var funkcionēt diezgan augstos amatos. Un, Kā godīgi, Kariņš, piemēram. es nedomāju, ka viņš ir tas, bet viņš noteikti ir. Bet reizēm, kad mēs skatāmies pa televizoru ļoti augstu amatu ieņemošus cilvēkus dažādās institūcijās, nu, godu vārds reizēm liekas, ka te ir tāda situācija, ka pat ja tev ir viegli garīga atpalicība, tas netraucē tev ieņemt kaut kāds ļoti augsts posteņus. Varbūt tas ir pat pozitīvi. Nu, tādā ziņā mēs esam ļoti iekļaujoša valsts. To varētu arī interpretēt tā. Bet, nu, Es nesaku, ka es tev nepiekrītu, bet vienkārši šī diskusijas dēļ varbūt, ka nav, mans potenciāls pretarguments būtu tāds, ka varbūt nav īsti tik traki, kā tu saki, un iemesls, kāpēc nav tā, ir tas, ka vienkārši sabiedrības struktūra mums ir izveidojusies tāda, ka priekšplānā izvirzījušies cilvēki ar šo te netiek augsto IQ. Un priekšplānā es šeit domāju gan politiku, gan tādus viedokļu līderus, gan žurnālistus. Ja? Nu, teiksim, mēs redzam daudzas Latvijas mediju personības, kuras, teiksim, gadu desmitiem veido sabiedrisko domu un sabiedriskās debatas kvalitāti nosaka un diskusiju, kuriem nav ne izglītības, ne kuri lasa grāmatas, nu, kur ir pilnīgi, un viņi runā ar tādiem, un viņi lielā mērā novelk to diskusiju līdz savam vienīgam iespējamam līmenim, kādā viņi ir spējīgi par kaut ko runāt, un tas tev politikā nav jābūt gudram vai kompetentam, lai startētu vai būtu, teiksim, līdz politikā vai vadošos amatos vai tā tālāk. Un tad, protams, sociālo tīklu, visu šī pasaule un Instagram un tā tālāk, viņi arī nepieprasa intelektu, nu, teiksim, lai tur kļūtu populārs vai, teiksim, noteiktu viedokļu. Tā. Un rezultātā varbūt izveidojas tā aina, ko tu apraksti, viņa tāda ir, bet tā ir tā redzamā virspuse, un vienlaicīgi, nu, diemžēl tā ir arī tā lemjošā un sabiedrības virzību nosakošā virspuse. Jo es domāju, gan mēs abi pazīstam cilvēkus. Pietiekami daudz Latvijā gudrus, kompetentus, visādus cilvēkus, kuri nekad neies politikā, īpaši šobrīd, kuriem nav vispār, nezinu, Twitter kontu, nu, vai kaut kas tam līdzīgs un tā tālāk, bet kuri ir ārkārtīgi saprātīgi, talantīgi, gudri cilvēki. Nu, kaut vai pieņemsim tikko pieminētais Straumes veidotāju piemērs, vai kāds zināja šos cilvēkus? Plašākā publikā, ja, teiksim, nu, gan jau industrijā zināja, ja, bet, teiksim, nu, tā vispār tie ir nezināmi cilvēki, kur vienkārši dara savu lietu. Ja. Dara savu lietu, un kā mēs redzam, dara savu lietu pasaules visaugstākajā līmenī. Ja. Un šādu cilvēku, es domāju, Latvijā arī ir pietiekoši daudz. Un varbūt tikpat daudz kā citās sabiedrībās. Vienīgi, ka nu, tā sabiedrības dinamika kaut kāda iekšējā mums pēdējos 10 gadus ir izveidojušās tādas, ka virspusē var nonākt un izdzīvot tikai cilvēki ar zemu IQ. Kāpēc tāda dinamika ir izveidojusies, ja tā būtu? Man šķiet, es domāju, ka tas ir līdzīgi kā ar narkotikām vai toksiskām vielām. Ir vajadzīgi, viss ir koncentrācijā. Nu, viss ir par proporcijām. Es nenolaidu skaidrs, ka mums te ir daudz gudru cilvēku.
neiet priekšplānā. Viņi tad vairāk komentē aizmugurē, ja? Tur YouTube izsaka komentārus par lietām. Droši vien ir, bet man šķiet, ka tā koncentrācija ir par maz, respektīvi tā kritiskā masa neveidojas. Un viens no iemesliem, kur es redzu, kāpēc tā neveidojas, ļoti vienkārši ir mēdīte. Tevis piesauktie mēdīji. Mums nav neviens inteliģents mēdījis, principā. Rīgas laiks nevarēja pavilkt uz savu lasītāju skaitu. Okay, tas varbūt būtu vēl nedaudz specifiskāk, bet vienalga mums nav šāda veida vispār pat telpas, kur tā kā. Protams, ka būs vienmēr kāda outlier. Tas līdzīgi kā Kants, kurš varēja dzīvot nost no visas Eiropas provincē un kļūt par izcilāko filozofu, būs viens animators, kaut kur būs viens ārsts, neticami talantīgs, kaut kur varbūt vēl kāds rakstnieks. Bet man šķiet, ka neveidojās tā masa, jo, lai veidotu sabiedriskos procesus, mums nedara, ka kāds kaut ko atsevišķi kaut kur dara. Mums vajag, lai ir kaut kāda vilkme, kur šie cilvēki sanāk kopā. Un tas, es domāju, ka nav. Es domāju, mēs esam pārāk izšķīdināti tajā IQ. Varbūt nē, nu redzēsim. Jā, nu labi, bet tad jā, grūti kaut ko iebilst. Bet tad saki, bet tad mums vajadzētu, protams, šeit uzdot kārt jautājumu, ko tad darīt? Ko darīt? Jo ar to IQ ir tā, ka tie paši pētījumi daudz rāda, ka, teiksim, IQ palielināt to iedzimto ģenētisko IQ, viņu palielināt ar milzīgu piepūli gadu laikā var būt par dažiem punktiem. Toties pazemināt gan var. Labi, pazemināt ir daudz veidu, kā pazemināt IQ. Alkohols, narkotikas, protams, ir super topā, ja, kā ļoti ātri to darīt. Ja. Bet veselība, dažādi ar veselību saistīti, teiksim, parametri ir veids, kā pazemināt, un kā viņš pazeminās. Un ko mēs redzam arī šajā pētījumā? Latvijā viņš ārkārtīgi strauji pazeminās, ārkārtīgi ātri. 40 gadi, kas tas ir mūsdienās? Tas taču ir tie jauni cilvēki. Tas ir, es nezinu, 40 gadi Eiropā, tādā rietumu civilizācijā 40 gadi mūsdienās nav nekāds dižais vecums, teiksim, un tā. Un tev nevajadzētu, tev nevajadzētu 40 gados sākt strauji novecot un zaudēt kognitīvās spējas. Ja? Un varbūt, ka te ir kaut kādas lietas, ko valsts politikas līmenī var darīt tomēr, lai tā nebūtu. Lai tik strauji nekristu, teiksim, tas vismaz jau kāds viņš tur ir. Tas izklausās pēc kaut kā tāda, par ko vajadzētu nopietnāk padomāt. Man pat nav tāda uzreiz. Man ir padomā, tā pirmā atbilde būtu tas, ko mēs nedaudz ieminējām, ka novērst fokusu, tāpēc, ka ir taču daudz sabiedrības un kultūras, kas dzīvo ar zemu IQ, teiksim, un iespējams, ka tad mums nav sev jāsamēra pēc šiem standarta kritērijiem, bet jāsāk mērīt pēc kaut kā cita. Pēc kaut kāda cita IQ, līdzīgi kā afroamerikāņi ASV piedāvāja sevi mērīt nevis pēc ielas IQ. Varbūt, ka mums arī ir kaut kāds, respektīvi, pielāgoties reālajai situācijai. Un tas līdzīgi kā ir bērns skolā, ja mums ir bērns skolā ar vieglu vai vidēji garīgu atpalicību, mēs jau nedomājam, kā pavilkt viņu uz augšu līdz normālam IQ. Mēs domājam, kā pielāgot viņu apkārtni, lai viņš varētu funkcionēt un darīt ko labu. Bet iespējams, ka ir vēl kaut kāda risinājuma. Es nezinu. Tas var būt kaut kāds tāds labs jautājums, kur palikt, kur atstāt gaisā un padomāt. Padomāt pa nedēļu. Brīnišķīgi. Ok, labi, darām tā. Atstājam gaisā, turpinam domāt. Tiekamies pēc nedēļas. Tā. Visu labu!